Čau visiem! Čau visiem! Nu, ko jauns hypes, jaunas iespējas, jauns mīmkoins. Visi sahaipojušies, nezinu, vai ir redzējuši vai nav redzējuši visi, bet tikko iznāca jauns mīmkoins uz BNB ķēdes. Šis CZ suns, baigi interesanti, ne? Jā, ļoti interesanti. Interesanti, kas mums tur sanāk. Jā, patiesībā parādīsim, tūlīt arī parādīšu ekrānu, izstāstīsim, vai mēs bijām gatavi un kad bijām gatavi un kā mēs to paredzējām. Tātad tūlīt nošērošu ekrānu. Tā. Tātad, jā. Twitterī, kā jau zināms, Twitteris ir vieta, kur parasti mēs kā kripto cilvēki skatāmies visas jaunās ziņas. Un, kā jau redzam, šeit mēs sekojām līdzi šim CZ no Binance. Un šeit pēdējās dienas viņš tātad runāja par potenciālu mīmkoinu. Tā burtiski viņš to neteica, bet tā visi saprata. Reku jau viņam rakstīja par to, ka mums vajag viņa suņa bildi un vārdu, un visi jau lēnām saprata, kad uztaisīs communities šo mīmkoinu. Un šeit jau viņš arī jautā. Tātad jautājums, es vienkārši pievienošu savu suņa vārdu, bildi un kāds uztaisīs mīmkoinu. Jā, tieši tā arī bija, un to arī visi paredzēja. Bet jā, tas nav noteikti oficiālais tagad viņa monēta, noteikti viņš to neizveidoja. Un tad šeit arī vakardien jautāja tātad, lai ieliek lūdzu savu apsolīto suņa bildi un viņa vārdu. Jo visi vēlējās spekulēt uz to. Un šeit arī CZ bija ierakstījis, kad 3 stundu laikā, 8 vakarā Dubajas laikā tiks publicēta šī bilde suņa un vārds. Un tad šeit arī mēs varam redzēt, ka suņa vārds ir brokoli, un šeit arī ir bildes. Un tūlīt arī ātri parādot, šeit mēs varam redzēt, ka Artūrs, kas šodien ir ar mums, ir pievienojis šo tātad ziņu, kad pavisam drīz pievienos šīs bildes un šo vārdu, un ka jāsako līdzi, un tik līdz būs, uzreiz liksim šo kontrakta adresi, lai varam pirkt šo mīmkoinu. Un jā, ielika šīs bildes, nebija tas varbūt, ko gaidīja, kad viņš būs izveidojis savu mīmkoinu, bet jā, to izveidoja kāds community dalībnieks. Un kā tad vispār? Tātad mēs skatījāmies, kā tika veidotas šīs monētas, un redzam, te ir ļoti daudz šie brokoli. Pirms tam spekulēja un runāja, ka ir cits vārds viņam, un te bija visādi dažādi vārdi tieši uz BSC tīkla. Un kā tad vispār mēs atradām to īsto vai to, kas varētu šaut? Tas bija patiesībā, ja tā varētu teikt, pavisam vienkārši uz loģiku, tāpēc, kad iznākot šiem projektiem, mums galvenais, ko mēs pētījām, bija tieši apgrozījums, tātad volume, cik daudz turētāji un, protams, arī šī likviditāte un tirgus kapitalizācija. Tas ir tas, ko mēs pētījām, un šeit atgriežoties pie grupas, mēs varam redzēt, tātad rekur iznāca ļoti, ļoti daudz un nevarēja īsti saprast. Tad mēs nedaudz pagaidījām, un šeit es arī ieliku tātad, ka es tikko nopirku šo brokoli ar tādu domu, ka būs kā sniega bumbas efekts. Tātad, kad redzēs lielāko projektu no šiem, un tad visi pirks. Un šeit arī no rīta es jau piefiksēju peļņu, šeit es pusi pārdevu, kas ir nedaudz virs $1000, un pārējo atstājām. Un kāpēc mēs atstājām? Tāpēc, ka mēs nedaudz spekulējam uz to, ka būs biržu listingi, it īpaši mēs ļoti gaidām šo iespējamu Binance listing. Protams, tas nav garantijas, bet jā, tas ir tas, ko skatāmies. Un šorīt mēs piecēlāmies ar to, ka CoinGecko, rekur jau redzam, top trending jau rādās šis CZ Dog, top gainers ir jau šis CZ Dog. Un arī šeit Bitunix, pieņemsim biržā, jau mēs redzam, kad ir listots. Un kā mēs varam redzēt, listots viņš tika šeit ap 17-18 centiem,
Bet jā, ja jūs bijāt privātajā grupā vai esat, noteikti jums bija iespēja iegādāties par 7 centiem. Un ja mēs skatāmies šo grafiku, tas bija burtiski šeit sanāca nopirkt. Tā kā ļoti, ļoti labi. Es domāju joprojām, ka šim ir potenciāls. Tikai, protams, kad pērkot šeit, tas risks ir daudz, daudz lielāks. Bet tas nenozīmē, ka viņš nevar augt. Tā kā tā mums izdevās. Sanāk, tur pat varēja vēl izdevīgāk, nevis uzreiz, bet kādu stundu vai cik tur līdz kādiem 4 centiem laikam bija šitais te džipi. Protams, tur bija nav tik viegli paņemt šo dipu, bet, pēc DCA, kāpēc ne? Jā, es arī sāku DCA, un tad vienā brīdī, lai iet viss, jo mēs jau saprotam, ka mīmkoini tas ir tāds, priekš deģeniem, tur jāsaprot, ka mēs investējam tiešām naudu, kuru neesam gatavi, kuru varam zaudēt. Un tā kā, jā, protams, ka tas bija riskanti, bet iespējas ir, kā mēs vienmēr esam teikuši, tas nav tikai viens veids, kā kriptovalūtā pelnīt, to var darīt dažādos veidos, un vienmēr būs kaut kāds hypes. Un, jā, ko zinām, varbūt būs kaut kas ļoti līdzīgs kā Trumpcoinu. Pilnīgi es pat nebūtu šokā, ja viņš uztaisīs $1 miljardu kapitalizāciju, varbūt vairākas. Es domāju, ka ļoti, ļoti pat reāli. Protams, nav finansiāls padoms, un tagad pirkt, es arī pats nepirktu, bet tā kā mums bija tāda iespēja. Nē, kāpēc ne uz tur maziņu summu paņemt, ko nav žēl vispār pazaudēt. Un arī ļoti svarīgi, kāpēc vispār tas ir iespējams, kāpēc tāds hypes un tā tālāk, kāpēc ir iespējams, ka būs Binance listing un tā tālāk. Tāpēc, ka šitais TCZ, varbūt kāds nezin, bet viņš ir Binance dibinātais, bijušais izpildu direktors. Un, jā, protams, tagad viņš nav tā kā galvenais tur Binance, bet, protams, viņiem ir tur sakari un tā tālāk, bet kā viņš pateiks, tā arī būs, protams, to visi saprot, un varbūt, kāpēc ne, viņš jau rakstīja Twitterī, ka viņš tur vai repostu taisīs, vai pieminēs par kaut kādu mīmkoinu, kurš viņam vairāk patiks vai ko, un tad kāpēc ne, pavisam iespējams, un jau šodien bija viņam tāds liels posts par tur, jā, kāpēc viņš pats to nedara, tāpēc, ka viņam, tas nav viņa vispār tā kā sfēra mīmkoini un tā tālāk, bet viņš saprot to, ka jātaisa tieši community, nevis tur viņš pats, bet tas ir community, un kādam būs hypes un tā tālāk, tad droši vien tā arī paliks, un viņš jau screenshotu, un tur pie top deckscreener koiniem pēc apjoma un tā tālāk bija tieši šitais te brokoli, kuru mēs paņemam. Jā, un tur arī uzreiz bija tāda svece uz 28 laikam centi, tad momentā varēja fiksēt kādi 4x pēc mūsu cenas. Jā, pēc ielikšanas varēja mierīgi 4, un tā, man liekas, ir ļoti laba stratēģija, ka mēs ieliekam summu, sagaidām šo, ka dubultojas, vienkārši izņemam ārā tik, cik ielikām, un vienkārši saucamo house money spēlējamies, tā kā, kas nav mūsējā. Tā kā, jā, manuprāt, fantastiska iespēja, potenciāls milzīgs, atgādinam, noteikti nav finansiāls padoms, un tas ir riskants, to mēs visi apzināmies, bet jā, iespējas bija. Jā, ja nevēlaties nokavēt nākamo, noteikti apakšā ir links uz mūsu privāto grupu. Tā ir viena lieta, ko noteikti vajadzētu. Kā arī uz biržu. Tur laikam jau uz futuresiem, uz leverage arī var ielikt ar vēl lielāku risku. Jā, patiesībā arī treidot var, jā, un jau redzot to, ka biržas listo, tas ir vispār fantastiski redzēt kaut ko tādu. Un runājot par hypiem, būs jau vēl hypi. Mēs jau arī gaidām daudz ko, pieņemsim uz Linejā. Mums ir tāds hypes viens, kur mēs gaidām, un ja jums arī interesē, tad pievienojieties droši grupai. Apakšā, kā jau minēja, ir links.
Tā kā es domāju, izmantosim šīs iespējas, šo garlaicību un vienkārši audzēsim savu kapitālu šim iespējamam bullrunam. Es domāju, pavisam mierīgi, lai visiem izdodas. Jā, tieši tā. Paldies visiem. Atā. Paldies visiem, pelnam kopā. Čau! Čau.